20. oktobra brokastis. Tāds interesants pārklājums. Pesiņas vēl nav sasilušas, laikam būs jāliek atpakaļ. Bet kafija gan ir. Pilnīgā gatavībā. Nu, tagad izskatās, ka būs ļoti labi. Labrītiņ, 20. oktobris. Atkal saulains laiks. Atstāju šo jauko viesunamu Royal Apartments. Un šodien došos uz Zakopeni. Nu, apmēram 2 stundas brauciens. Un būšu jaunā viesunamā. Krakau galvenie. Ienāks arī mans autobus Līgsbuks. 11:25 braucam projām. Lūk, 20. Sūmu ielikām bagāžā. Nu, mums ieradies šo autobusu. Kur? Zakopeni, paskatieties. Tāds ir mans pirmais iespējas pirmo reizi atrodoties šajā Polijas pilsētā. Jauki. Labs saulains laiks. Jādodas ir uz viesnīcu. Uz viesunamu, teiksim tā. Nu vilciens arī tur pienāk blakus. Esam uzsākuši ceļu uz viesunamu. Mugursomu jau ir plecos. Rāda, ka tikai 400 metri vēl. Stanowisko 11 Kraków przez Nowy Targ Myślenice na godzinę 13:40. Stanowisko pierwsze Pola Szkarnica przed Moskwokiem. Man no šejienes pa labi. Krāsnām puķiem. Es jau tur redzu, ka labi. Tur pretī ir galvenā ieeja. Un tur ir čipiņš, kur piespēžot durvis atverās. Es nāku augšā. Eju šeit. Pagriežos pa kreisi. Gludināmais dēlis. Laipas skapis. Un ieeja savā plašajā pirmajā numuriņā. Ļoti plašs. Šeit jau mana soma gaida. 2 guļamā gulta. Skapis, kur novietot. Lāclampa. Ir kaut kāds televizors. Ir kaut kādi skapīši. Glezna. Dušas kabīne. Izlietne. Un tualetes pods. Un tad drēbeslis jūtas uzlikt. Vienkārši superīgi. 21 eiro pa nakti. Un ko mēs redzam te? Ārpusē. Lūk, nosaukums ir Brzoza. Un uz otru pusīt arī mēs kaut ko te redzam. Sliktāk gadījumā var arī pastaigāties te pa jumtu. No ko, Gunti? Steigšu forši. Un 4 naktis šeit gandrīz. Tas pats 20. oktobris iznāca no savu viesu numuriņu. Un tagad dodos uz veikalu Lidl. Ko man rāda? 800 metru 11 minūtes. Pēc iepirkšanās es došos pastaigā par pašu slavenāko ielu, kas ir Zakopenē, Grand Hotel. Nu, tāda arī var dzīvot. Bet nu, es izvēlējos pieticīgāku un man ļoti apmierina. 22 eiro pa nakti. Tieši kā man vajag tādus Grand Hotel. Nu, baudiet, ir skaisti ir šī te Zakopene.
Es ļoti tālumā redzu kalnus. Kalna gaisa elpa jūtama. Nu jā, tāds tie uzraksts ir. Kalnu fona. Gontis arī. Turistu arī ļoti daudz. Lots. Parādīšu pašu galveno ielu, kas ir Zakopanē. Krupovki. Aiziesim līdz augšai. Sportiskā tērpā. Jau rītā jāgatavojas kalnos kāpt. Двинишь. Riteņbraucēji arī. Riteņbraucēji, pīpaņi, viesi, vietējie. Varam redzēt visu, ko. €2,5 katru reizi. Autobus. Tā kā te var uzbraukt. Nu jāiet pa kājām. Pirms Helovīniem. Iespaidīgs ķirbju krāvums. Tā, iesim vēl uz priekšu. Esam vēl tajā pašā slavenajā ielā Krupovski. So the big egg. Augšā krusts. Nu, diezgan tālu es aizgājis augšā. Paldies, Gunti, uzkāpām diezgan augstu kalnos. Tagad iesim lejā. 4 kilometri līdz mājām. Vai Guntis ir piekusis? Pilnīgi ne. Laimīgs, kā saka, pilnīga astariņa. 20. oktobris paliks tev atmiņā. Sen nebija bijis tik skaistā vietā. Termīs Zakapanski. Terminālie ūdeņi varbūt. Nu, te varētu atnākt. Esmu netālu no savu hoteļa. Park and Ride, bārs. Te pat ir ziedu automāts. Būsim atnākuši. Būsim veikti 6,5 kilometri. Mazā ieliņa. Mazā, jā. Uz manu Brzoza viesunams. Pirmajā stāvā.
Tur ir tā jumta, tie 4 logi ir mani. Lūk, ir mana galvenā ieeja. Esmu Zakopenē centrā vēl. Tātad 21. oktobris, pulkstens 9:30 pēc Polijas laika. Tā vēl puskilometrs līdz manas takas sākumam. Nopirku biļeti. 10 zloti. Mans taku gājiens ir sācies. Pagaidām viss ir skaisti. Skatāmies uz augšu. Iemūžinam savu pastaigu. Karsti nav, augsti arī nav. Tieši tā kā vajag. Temps cilvēkiem ir ļoti atšķirīgs. Liela turistu grupa nāk. Man seko gan no muguras, viņi ir pa priekšu. Nu, ko, un iesim tālāk. Edvards Jelimka. Tur jau no augšā mums nav jākāp. Ļoti skaisti. Nu, ir tikai 5 kilometri. Tas ir no mājām. Tās pusītes vilkāmies. Sākumā ceļš uz ūdenskrituma. Lēnām braucam atpakaļ. 15 minūtes šādiem akmeņiem. Tāda akmens stiga. Daži iet augšā, daži nāk lejā. Lēnām kāp. Wow! Izskatās pēc ūdenskrituma. Tātad šodienas mērķis bija tieši šī vieta. Nogājuši 5,71. Un cik ilgi gājām? Stunda 2,7. Nu, pusotru stundu gandrīz. Vēlreiz braucam lēnām augstā, vēlreiz. Augstu. Vēl šokam var ieslēgsim. Ienācam apskatīties citas grotības pakāpes trasi. Drusciņ paiesim, daudz ne. Bailes no lāčiem te. Jā, nu kāds izlīdīs. Nekas jau tas sarežģīts nav. Diezgan stāv visu laiku augšā. Esmu viens starp lāčiem. Tur ir kritums. Šī ir cita trase. Nu ko, konti, iesim. Vietām mitas. Vietām nav. Šī trase arī neliels tiltiņš. Bet ir ko kāpt. Priekšā kaut kāds gaišums. Sviedrlīst, gonti sviedrlīst.
Dzień dobry. Apskaties arī uz sevi. Kāds tu ieskaties? Vispār jau laimīgs. Nekāda vaina. Nu vienu virsot neiekurojām, tur bija jāiet 2 stundas. Un tālāk. Šī ir dzeltenā trase, kuras iešu. Šeit jau iešana ir diezgan viegla. Tas nozīmē, ka es tos smagos ceļa posms jau būšu veicis. Kur gan tu redzi tur? Drīz būsim atgriežušies atpakaļ civilizācijā. Ēna, pilsēta, kalni. Gontis dodas atpakaļ. Izlika baigo līkumu. Uzkāpa augšā, nāca atkal lejā. Nu, iet jau ir 10 kilometri. Tā izskatās, ka es būšu atgriezies atpakaļ. Parkings. Un tur vēl jāliek, tas jāskatās, cik ir man līdz viesunamam. Nu, es domāju, ka ar 3-4 km jāiet. Ja 11 noiet, nu tad gonti būs kopā 15. Superīga diena. No šīs vietas līdz mājām vēl 5 km. Skaista vieta man te. Google mapā aizveda. Nu jā, tur tas vilciens iet augšā. Te būs jādodas, jā, noteikti. 800 metru vēl līdz mājā.